Viss labi. Tā. Ok. Jā. Kā jums vispār iet? Var lūdzu aplaudiet cilvēki, kas izmanto dating aplikācijas, iepazīšanas aplikācijas? Jūs uzvedaties tieši kā meitenes Tinderī. Ka meitenes Tinderī uzvedās tā, ka it kā tikai es esmu Tinderī. Zini, tā kā viņa raksta, čau, Tinderī loks. Jā, tu arī. Tiešām neviens. Tu esi Tinderī? Nav jēgas melot, es tevi atradīšu. Tiešām neviens. Labi, es izdzēsu Tinderī. Kad man apnika, man neveicās, ko es izdarīju, es mēģināju izdzēst profilu un nevarēju atrast, kur ir tā opcija, zini, tā kā izdzēst profilu. Un ko es izdarīju, es vienkārši izdzēsu visas bildes un uztaisīju uninstall, vai ne? Un pēc nedēļas man atnāca ēpasts no Tindera, un tur bija rakstīts, Aleksandr, Evija apmeklēja jūsu profilu. Uzrakstiet viņai, ja? Man bail. Kas viņa ir pa cilvēka, kura skatās uz profilu, kurā nav nevienas bildes? Ir tikai vārds Aleksandrs, un viņa tā kā man der. Arī apvainojos, zinu par to, ka tagad interese par manu profilu ir lielāka, nekā kad man bija bildes. Man bija bildes, cilvēki skatījās tādu, nav bildes, viņa tā intriga. Bet man pašam palika interesanti, kas viņa ir, vai ne? Es instalēju Tinderi, es ienāku viņai profilā, un jā, viņai nav nevienas bildes. Jā, pirmdien mums randiņš. Nezinu, ko gaidīt. Es vēl nesen sapratu, ka man pēdējā laikā ar naudu švaki, un es tā kā domāju, ko es daru, kur es starēju naudu. Un saka skatīties rēķinus, izrādās pat daudz braucu ar Bolt taksi. Lai jūs saprastu, jūnijā es esmu braucis ar Bolt taksi 44 reizes. Jā, es biju tik nikns, es domāju, Aleksandra, jūnijā ir 30 dienas. Tu brauci 40, ko tu darīji? Un pēc tam es tā kā, jā, atceros, man taču bija attiecības ar fantastisku meiteni. Tas visu izskaidro, vai ne? Jā, jo tu nevari braukt no randiņa ar meiteni pie tevi mājās autobusu. Vai ne? Tu nevar. Zini, ka jūs pirmais, otrais randiņš, jūs sēžat restorānā, ķipselā pie ūdens, sveces deg, jūs dzerat vīnu, viņi jau iedzer bišķiņu tā. Aleksandr, tas vīns ir tik garšīgs. Tu saki, jā, līdz autobusam 6 minūtes. Dāvai dzērējām, vai ne? Jūs ienācat autobusam, un tur vien zīdaiņas raud, bomži smird. Džeks malā dzert kokteili to lieto. Nedomāju, ka būs labi, vai ne? Zini, ir tā skaņa, ka tu pīkstini biļte tā kā pip, vai ne? Es domāju, ja braukt no randiņa, būs skaņa tāda, tev nedos. Jā. Kad es pateikšu, mūsu pietura kāpjam ārā, es izkāptu ārā, pagriecos, un viņa sēž un māja man. Davai. Un aiztaisās durvis, un tas balss saka, nākamā pietura, tu droši viens. Jā, tā ir. Man draugs arī viens pateica, Aleksandr, nav obligāti tev jādzer randiņā. Galvenais, lai meitene dzer, tu vari vienkārši nedzert. Es tā kā tiešām, jā, kā tas izskatās. Pirmais randiņš saka, klau, es sev paņēmu kumēlišu tevi, bet tu buhā. Es maksāju, tu buhā, davai. Runājot par randiņiem, tagad Rīgā ir jauns servis Teslas carsharings. Un es nesaprotu vienkārši priekš kam ir vajadzīgs Teslas carsharings. Man draugs saka, Aleks, tas ir tieši, lai iet uz randiņiem un atstāt iespaidu uz meitenēm. Es tiešām nesaprotu. Piemēram, meitene sēž kafejnīca, viņa pa logu redz, ka tu atbrauc ar Teslu, tu izkāp, viņa tā kā beidzot. Vai ne, beidzot Tinder strādā. Pēdējie 2 atbrauc ar tramvaju. Vai ne? Un tu apsēdies tās krūts un jūs runājat. Un vienā brīdī jūs redzat, ka kāds fujaks pienāk pie tavas Teslas. Atver durvis, brauc prom. Viņa tā nav, tā vējiet. Saka, jā, zaglis! Rīt atbraukšu ar nākamo. Man vēl 5 Teslas mazā. Var aplaudēt, kas ir attiecībās šeit? Jā, vakar bija izrāde, un es arī prasīju aplaudēt, kas ir attiecības, un pirmā rindē bija pāris, un Džeks aplaudēja, un meitene nē. Viņš viņu tā kā, viņa tā nolabē. Jā. Un tagad cilvēki, kas nav attiecībās,
3. Normāli, jā. Es arī neesmu attiecība. Es vairs nevaru, vai ne? Tam ir jābeidzās. Un tas nav tāpēc, ka, ak, nē, tuvojas ziema, nebūs cilvēku, kur apskaus man augstajos ziemas vakaros. Nē. Tas ir tāpēc, ka vasarā bija diena, kur es 40 minūtes nevarēju saprast, vai man uz muguras ir ērce vai nav. Jā. Kad tu dzīvoji viens, nevar saprast tādas lietas. Kā notika? Viens naktī es eju gulēt, es izģērbjos, paskatos spogulī un es redzu, ak, nē, sarkanā pumpa, vai ne? Es grozos pie tā spoguļa, neko nevar saprast. Es, protams, mēģināju uztaisīt bildes. Tagad es apbrīnoju meitenes, kuras ideālajā fočē savus dibenus. Jā, jo man tagad telefonā ir 20 miglainas bildes. Es jūtos tik stulbi. Es domāju, es esmu Rīgā, dzīvoklī, man apkārt gadžeti. Neviens nepalīdz, vai ne? Jā. Man pulkstens var precīzi pateikt, cik tieši tauku ir manā organismā. Bet nevar pateikt, tajos taukos ērce ir. Es varu picu pasūtīt vienos naktī. Varbūt arī vajadzēja pasūtīt, pēc tam prasītu kurjeram. Ahsan, vai tev interesē dzeram naudu? Un mūziku skaļāk, zini? Jā. Un es sēžu, kurš domāju, jā, tā ir ērce. Jā, ir ērce ar laimas slimību, vai ne? Nu, tā kā vienīga opcija, kas palikusi, aizbraukt uz traumpunktu naktī, vai ne? Zini, kāpēc es neizbraucu? Jo es negribu būt tās džeks rindā. Ka man blakus sēž cilvēks, kuram kauls ir ārā no ceļgala. Viss asiņo. Un blakus es. Un es tā, kas tev? Viņš teica, nokritu no skūtera. Un pēc tam man pārbrauca autobusu. Ļoti sāp. Un tu? Es saku, man varbūt ērts. Varbūt nav. Paskaties mugurā. Nē, mans numurīši. Ja man būtu draudzene, tādas problēmas nebūtu, vai ne? Viņi vienkārši paskatītos man mugurā, pateiktu, tu esi loks vai gulē. Es tikai tagad saprotu to teicienu, zini, tā kā summer girl, meitene uz vienu vasaru. Jā, jo vasara ir ērču sezona. Jā. Tā, vēl nelielu aptauju uztaisīsim. Var lūdzu aplaudēt meitenes, kam patīk džeki ar tetuvējumiem. Pātru! Redzēt, viņi tā kā es gaidīju to jautājumu. Vai ne? Vai tu biji gatava aplaudēt, kad es pateicu džeki, ne? Bet super. Labi, diezgan daudz. Un tagad lūdzu aplaudēt meitenes, kam patīk džeki ar tetuvējumiem uz sejas. Nav tik ātri, vai ne? Šoreiz. Vai ne? Es jums piekritu. Tāpēc esmu tagad nikt uz savu māsītes, jo viņa ir boyfriends, viņa ir pirmais boyfriends, un viņiem ir 4 tetuvējumi uz sejas. Jā, viņiem abiem ir 18. Jā. Viņa iemīlējās, viņa tā kā, Aleksandra, tu vari iedomāties, viņš pirmo tetovējumu uztaisīs 17 gados. Es domāju, nu un? Not impressed, vai ne? Viss, ko es domāju 17 gados, viss bija stulbi. Lai es saprastu, es visur staigāju ar prezervatīvu kabatā. Es domāju, ka būs seks. Nā. Jā. Vispār nesaprotu, kā viņš var zināt 17 gados, ka viņam patīk zvaigzne uz pieres. Jo 17 gados viņš nevar saprast, ka viņam garšo olīvas. Jā. Bet viņa iemīlēs, viņa tā, Aleksandra, viņš ir bad boy. Viņš ir bad boy. Tu zini, Aleks, kur mums ar viņu pēdējo reizi bija seks? Es saku, es negribu zināt. Viņa tikai, nē, mums seks bija parkā. Es saku, zini, kāpēc? Ja viņam mājas Olme. Bad boy. Jā. Bet es neesmu pret tetovējumu uz sejas. Vienkārši, man liekas, vajag kontekstu, vai ne? Es iedošu piemēru. Es vienreiz satiku džeku, kuram pa visu kaklu bija uztetovēts ar lieliem burtiem fuck rules, vai ne? Pājāt uz noteikumiem. Un ja es viņu satiktu, ka viņš sēž savā dargā mašīnā, Lamborghini, vai ne? Viss būtu labi. Bet zini, kas viņu satiku? Autobus pieturā. Jā, viņš stāvēja bēdīgs ar mugursomu tāds. 3. kavējās. Fuck rules! Vai ne? Nu, tu nevari būt fuck rules, ja tu gaidi 3. Visam piebrauc tas autobus, viņš apsēžās, blakus bombzis, vai ne?
Bomzis saka, tev kakls netīrs. Viņš tas nav kakls netīrs. Tur rakstīts, ka pajāt uz Noreka mēm. Bomzis tās, jā, es arī agrāk tā domāju. Trupazaķi! Viņš tā nē, man etalons. Jā. Bet es man nikns uz māsīs, viņa visur tagad liec kopbildes, Instagramā, bildes, ka viņi ir kopā. Man besīgi, kad cilvēki tā dara, vai ne? Katra kopbilde izskatās vienādi, vai ne? Vienmēr Džeks ļoti nopietni stāv aizmugurē tāds, esmu Džeks. Un meitene ir tūvplānā, un viņa vienmēr māja ar galvu uz vienu pusi vai uz otru, vai ne? Viņa tā, tiesa mēs. Un ja jūs redzēt vismaz vienu tādu bildi, tajā bildē var redzēt, ka tā nebija tā Džeka ideja. Vai ne? Nebija tā, ka viņš sēdēja mājās, spēlēja PlayStation, vienā brīdī pagriežos, tā, dārgā, tev taču ir jaunāka kleita, mums joprojām nav bildes. Jā. Bet vienreiz dzīvē es pats vienkārši nožēloju, ka man nav tādas bildes, tiesa mēs, jo pirms Covid es tiekos meiteni no citas valsts, un kad bija lockdowns, viņa nevarēja iebraukt valstī, un es piezvanīju migrācijas centram, saku, labdien, ko mēs varam izdarīt, un tur man saka, ir viena opcija, jūs varat viņu aprecēt, un es tā, mamma, zini, tu tagad migrācijas centrā strādā? Es neprecēšos, nopietnas lēmums. Ko vēl? Man pateica, ir vēl viens variants, jums vajag atrast bildi, kur jūs esat kopā un pierādīt, ka tā bilde ir vismaz gadu vecā. Jā, un tajā brīdī es nožēloju, ka mums nav tiesa mēs. Jā. Un es meklēju. Viņi saka, jūs nevarat atrast. Un es atradu bildi, kur mēs esam kaili. Es saku, kaut kas ir. Viņi saka, sūtiet. Es saku, ir arī video. Viņi saka, tas vēl labāk. Man ir draugs, kam ir sieva un bērns, un viņa nekad neļauj viņam iet uz ballēm. Un es nesen atnācu viņš uz pasākumu, un es saku, prieks tevi redzēt, kā viņi atļauj tev iznākt ārā. Un viņš pateica, jā, viņa uzprasīja, kas tur būs, es pateikšu, ka būsi tu. Un viņa pateica, Aleksandrs, man patīk, tu vari nākt. Jā, man bija tik patīkami, zini, es tā kā, es viņu patiku. Un es nesen satiku viņu uz ielas. Un es saku, es zinu par to sarunu, ka es tev patiku. Viņa tā, nē. Es vienkārši, tas bija par to, ka es zinu, ka ja būsi tu, tas nozīmē, ka nebūs nekādu piedzīvojumu. Es domāju, es patiku, nē, viņi vienkārši domā, ka esmu lohs. Un ne tikai viņi domā, ka esmu lohs, viņi domā, ka man ir kaut kāds loha darbības radījus man apkārt. Ja cilvēks ir blakus, viņam arī nekas nebūs. Nezinu. Nekad nebija orgija, bet kā viņi iedomājas, es atnāku uz orgiju, vai ne? Telpa pilna ar cilvēkiem, visi nodarbojas ar seksu. Es eju un kā Mozus, un orģis sadalās man priekšā. Neviens nepieskarās, vai ne? Pienāk pie Kailas meitenes, saku, čau, spēlēsi Uno. Jā. Un tagad es gribu viņai atriepties, es nezinu kā. Vienīgais, ko esmu izdomājis, tas ir pārgulēt ar viņas vīru. Jā. Pārgulēt ar vīru un pateikt, kam tagad nav piedzīvojumi? Jā. Diemžēl neesmu gejs. Jā. Bet es nesen dabūju komplimentu ļoti jocīgā veidā. Es gāju pa tirdzniecības centru, es eju, un es jūtu, ka visu laiku man seko cilvēks. Tā kā aizmugurē. Es pagriezos, tur puika, vienkārši 16-gadīgs puika. Skatos uz viņu, viņš tā, labdien, es gribēju jums pateikt, ka jūs ļoti labi izskatāties. Es padomāju, jocīgi mūsdienās bomži prasa naudu. Viņš tā, nē, un jums ļoti forša bārda, un vispār es novēlu jums labu dienu, un aizgāju prom, un es tā kā, tā man maks ir, zini, man kameras slepenā filmē, kas nu, un es pārdzīvoju līdz vakaram, es nevarēju saprast, ko viņš pienāca, priekš kam. Un vakarā man draugs pateica, tu nezini, tas ir jaunais trends TikTokā, jaunieši pienāk pie nepazīstamiem cilvēkiem, pasaka viņiem komplimentus, lai uzlabotu viņu dienu. Es padomāju, bļēmies, viņš sačakrīja man dienu. Ārprāts, kā tā var? Mums pat ģimenē, ne tik viegli dabūt komplimentus, Viņam vajadzēja mani iesildīt, vai ne? Pienāk pateikt, foršas kurpes, un es tā kā turpinīju. Vai, tur vēl kaut ko. Jā. Pārunāsim par lubrikantu. Kas notiek ar lubrikantu? Jūs pamanīt, ka lubrikants tagad pārdodās visur?
Tu ienāc aptiekā, tur lubrikants, tu domā, nu jā, loģiski, vai ne? Ienāc Drogasā, tur lubrikants, tu domā, varbūt. Es nesen ienācu uz Circle K, un tur lubrikants. Tas ir tieši tas pats, ka tu ienāksi sekšopā un tā darbiniece, labdien, kuru intimpreces gribat nopirkt? Saki, nē, 2 kabanos. Un to smaržīgo eglīti. Lubrikants vienmēr stāv pie kasēm. Es domāju, tiešām lubrikants tas ir impulsīvs pirkums? Jā. Tu stāv pie kases tāds gaida rindā, vai ne? Tāds, jā, košļuni paņemšu, vai ne? Un lubrikanti. Man taču savsā meitne mājās. Es aizmirsu, jā. Jūs pamanījat, ka tur vienmēr ir piesēti ar neredzīgo skoču tie pīkstuļi, kā pie dārgā alkohola. Es domāju, tiešām kāds zog lubrikantus? Es joka dēļ pateicu to Circle K darbiniecei, kā cilvēki zog lubrikantus, un viņi tā, zog. Es saku, ko? Jā, zog. Vīries paņēma 2 nedēļas atpakaļ, paņēma lubrikantu, izskrien ārā. Es zinos viņam pakaļ, viņš aizskrien. Es saku, nu jā, izslīdēt. Jā. Tā, kā jums iet ar veselību vispār? Viens vesels cilvēks, bet man nesen auss bija ciet. Es aizgāju pie ārsta. Godavārds. Zini, ko man ārsts pateica? Godavārds. Viņam pateica, nopirciet žēlējas lācīšus. Es padomāju, es atnācu pie Lora vai pie Vilija Vonkas? Viņa tā, nē, nopirciet žēlējas lācīšus, košļājiet, jums auss būs vaļā. Es bišķiņ apvainojos, jo viņa varēja pateikt, nopirciet jebkuru cieto ēdienu, košļājiet, auss būs vaļā. Viņa paskatīs uz mani un tikai, nē, žēlējas lācīšus. Jā. Viņa paņem par šito 60 eiro. Es varu, tas tu biji. 60 eiro. Ar šito ārstnieciskas ekspertīzes līmeni, es domāju, es esmu gatavs atvert savu praksi. Vai ne? Cilvēks atnāks, es nevaru aizmigt. Jā, esiet dzirdējis par šmigu? 60 eiro. Es sliktu redzu talmā. Pienāc tuvāk. 60 eiro. Vēl es nesen taisīju kardiogramu. Negaidīt, tā bija ļoti erotiska pieredze. Kad tu ienāc tādā mazā telpā, tāda ļoti maigā gaismā, ļoti smuka daktere. Tikko es ienāku, viņa pagarēs, un es tā kā ģērbies nost. Es to uzreiz, vai ne? Es saku, vilku bikses nos, viņa loh topu. Es novilku topu, viņa tikai apgulies. Es apguļos, un viņa saka smērēt man krūtis. Zini, ķipā, saku, mēs kaut ko daram. Viņa pēc tam saka pieslēgt vadus, es tā kā, jā, man krūtsgals jūtīgs. Zini, jā, bet beidzās briesmīgi vienkārši. Jā, viņi izdarīja savu lietu, paņēma salvetes, uzmeta man virsū vienkārši. Un pateica, notīri sevi. Un es sēdēju bēdīgs tāds. Vienā brīdī es gribu pateikt, tu šito sudu uztaisīji, to arī notīri. Aizgāju pie ārsta slimnīcā, tur visur bija zīmes uz sienām, kur bija rakstīts, ja tu esi virsdrēbēs, ārsts tevi nepieņems. Es padomāju, aizgāju uz garderobe, garderobiste atstāju savu virsjaku, aizgāju pie ārsta, iznācu ārā, un es redzu, ka tā garderobiste staigā pa slimnīcu, turot virsjaku kaut kādu rokās, un viņa vienkārši piesienās pie cilvēkiem. Viņa tā, tavējā. Es skatos, bļāviens manējā. Es domāju, kas notika, vai ne? Es pienāku, saku, es atvainojos manējā. Viņa tā kā beidzot. Es saku, kas notika? Viņa kas notika, es eju mājās. Es saku, tur rakstīts, ka garderoba strādā vēl 2 stundas. Viņa tā kā, jā, bet arī esmu cilvēks. Tas ir smags darbs, gribu iet mājās. Visu cieņu, bet smags darbs. Kas ir smags garderobistes darbā? Saprast, vai numuriņš nozīmē 6 vai 9. Viņam arī smēķētava ir kopā ar ārstiem. Es domāju, kā tas izskatās, vai nē? Viņa smēķē, iznāk ķirurgs, pasmēķēt, un ķirurgs tāds, šodien bija grūta diena. Un viņa tā, jā, man arī. Viņš tāds, es šodien gandrīz pazaudēju cilvēku uz operācijas galda. Viņa tā, jā, es arī pazaudēju cimdu. Viņš tāds, bet es viņu izglābu, viss normāli. Viņa tā, jā, es arī atrodu otrā kabatā. Tur viss chill. Jā.
Pēc tam man bišķiņ ir, simpātija par viņu parādījies, vai ne? Jo tomēr viņa strādā darbā, kur nav nekādas izaugsmes, vai ne? Nav tā, ka tu riktīgi labi strādā garderobistē slimnīcā, tagad paņemsim tev pa garderobistu uz Arēnu Rīgu. Nav jēgas vispār vairāk strādāt, nav bonus sistēma arī, tā kā tu tik ļoti labi strādā visu mēnesi, mēneša beigās vienu virsjaku paņem sev. Un vispār garderobis tā ir kruta lieta, jo jūs bijat, visi bija tās baros vai klubos, kur tu ienāc un tieši pretī ieejai ir garderobe, kur neviens nestrādā. Un es to konceptu nesaprotu. Paņem savu virsjaku, kur maksā naudu, atstāj un saki, labi, un tagad es uz pusotru stundu iešu dzert uz pilnīgi citu telpu. Un tā kā šeit. Un zini, ko tagad mans draugs dara ar tavu virsjaku? Mēs nesen ar draugu bijām tādā situācijā, atstājām, aizgājām, atnācām atpakaļ, es atradu savu virsjaku, viņš savējo nē. Un viņš tāds, Aleksandra, kāds ir nozadis manu virsjaku? Un es tikai negribēju ticēt, jo viņa virsjaka bija tāda tīzla, plāna, tiebaz roku kabatā tur caurums, neprasiet, kāpēc es draugam roku kabatā bāžu. Un viņš saka, viņš jau palī, un viņš saka, Aleksandra, ir tāds likums. Jūs jau saprotat, ne? Ir likums, ja kāds ir paņēmis tavu virsjaku, tev ir tiesības paņemt cita cilvēka virsjaku. Tiešām, kur bļā ir rakstīts šitais likums? Es nedomāju, tu mēģini atvērt mašīnu, vai ne? Pienāk policija, saka, jūs gribat nozagt mašīnu? Saka, jā, bet manēju arī nozag. Un viņš tāds atvainojos. Turpiniet. Un šitais suda gabals, viņš paņēma cita cilvēka virsjaku. Zini, ko viņš paņēma? Hugo Boss mēteli. Jā, staigāja šitajā sudā un pēc tam. Jā. Viņš nesen man pateica, Aleksandra, es zinu, tas bija nepareizi, bet es izskatos labi. Es saku, tu neizskaties labi. Tev ir fantastisks mētelis, bet tev ir tīzlas bikses, sliktas kurpes. Viņš saka, jā, es zinu, es dabūšu kurpes. Dabūs kurpes, kur bowlingā nopizdīsi? Kur tu dabūsi kurpes? Kā arī teicu, daudz brauc ar takšiem. Diemžēl, tas nav labi. Bet tur tāda sistēma. Agrāk bija tā. Jūs braucat, ja viņš slikts šoferis, jūs lieciet viennieku, viņam noblokējas aplikācija, viņš nevar vairs pelnīt naudu, vai ne? Diemžēl tagad tā nav. Jūs varat visu laiku likt vienniekus, viņi joprojām var strādāt. Sots ir tāds, ka viņš var strādāt tikai ekonoma režīmā. Un es godīgi nesaprotu, kāpēc tas ir sots, jo es braucu tikai ar ekonomu. Vai ne? Jums bija tā, ka jūs 10 minūtes skatāties aplikāciju un gaidiet, kad paradīsies ekonoms? Vai ne? Tu stāv tāds, davai. Un domāju, tagad es sacenšos ar visu pilsētu. Vai ne? Un es esmu iemācījis ļoti ātri. Zini, kā kobra, ka ilgi skatās, pēc tam tā hupa. Bet tad geolokācija nav tik precīza. Bet tas ir normāli, vai ne? Es varu paņemt taču autobusu līdz manam taksistam. Bet es gribu pēdējo lietu par šito pateikt. Nākamreiz, kad jūs brauksiet ar Bolt taksi, es lūdzu jums, ja pat būs izcils šoferis, lieciet vieniniekus. Jā, jo tā mēs visi dabūsim ļoti krūtas mašīnas par lētāko cenu. Vai ne? Jā, lifehacks. Kad tu izsauc ekonomu, atbrauc Tesla. Jā. Tu atver durvis, tur toalet papīrs. Man arī besīja aplikācijas, man besīja TikToks. Es saku liku savu stand-upu TikTokā, man riktīgi neiet. Jā. Var lūdzu aplaudēt cilvēki, kas redzēja manu stand-upu TikTokā. Atkārtošu, man riktīgi neiet. Tas nav, protams, šitais stand-ups, man ne, tas ir ekskluzīvi, man vecie joki, bet neiet. Man draugi saka, Aleksandra, karoči, viņi taču raksta tev pēc katra video statistiku, lasi to statistiku, un tu sapratīsi, ko tu dari nepareizi. Es saku lasīt statistiku, un ne tikai nepalīdz, bet ir sajūta, ka TikToks vienkārši nirgais pa manīm. Es izskaidrošu. Viņi rakstā, Aleksandra, 36% no cilvēkiem izslēdza jūsu video, ziniet, kad 1. sekundē. Es tikai paldies. Un viņš turpina, viņš tā kā, mēs esam sagatavojuši video, kur var redzēt precīzi to momentu, kad cilvēki izslēdz. Es tā kā, jā, uzreiz. Viņi izslēdza uzreiz, es saprotu. Viņi skatīs tā kā, kaķēns,
O, sunītis. Tā kā, tur es biju randiņā, viņa, ka ne, tu nebija. Tas ir pazemojoši. Tas ir tas pats, kā bārs, piemēram, pie bārā meitene dzer, un es pienākšu, pie viņas. Hei, tu dzer? Varbūt dzersim kopā. Viņa tā, nē. Es saku, ok. Viņa tā, tu gribi zināt, kurā sekundē? Es sapratu, ka nē. Pirmajā sekundē. Esmu sagatavojis video, kur tu tuvinies. Es varu parādīt precīzi to momentu, kad sapratu, ka nebūs. Paldies. Jā. Man vēl besīja WhatsApps. Jums nebesīja, kad izziņa no drauga. Tu tā kā, ko viņš uzrakstīja, to atver, un viņš jau, izdzēs. Besīja, vai ne? Tas ir burtiski tas pats, kad tev pie durvīm paklāvēs pasniegs. Tu atver durvis, kas? Viņš tā kā, nekas. Un es redzu, viņš slēp, vēstules. Es saku, tev aizmugurē, viņš tā nav. Ārprāts. Man besīja. Un es pats nesaprotu, kad tu pats mēģini izdzēst izziņu, vai ne, jebkurā messengerī, WhatsAppā, Telegramā. Visi messengeri uzdod to pilnīgi debīlo jautājumu, vai ne? Jūs visi zināt to jautājumu. Tas jautājums ir, jūs gribat, lai tas cilvēks arī neredz? Jā. Tu tiešām domājies, priekš sevis gribu izdzēst? Kā tas izskatās? Vai ne, tu uzraksti kaut ko, ko negribēji, piemēram, tur, tu esi stulbs, aizsūt. Pēc tam, tas nebija smuki. Es negribu to redzēt. Bet tiešām, kā man domāta tā opcija? Es nevaru, vienīgais, ko es izdomāju, tā opcija ir domāta, kad tu gadījumam, kad tu sūti dikpikus. Normāls dikpikus. Ja tev ir draudzene, kuri patīk tādas lietas, viņi tā kā atsūti dikpiku, tu atsūti dikpiku, vai ne? Nav nevainas. Vienkārši man nepatīk, kā pēc tam izskatās čats. Ziniet? Jo jebkurš nākamais teikums ir bezjēdzīgs. Jā, ja tur ir bilde ar stāvošo locekli, un tur rakstā nopirks pienu. Tas nestrādā. Man vēl besīs Svetbank aplikācija. Es nesen sapratu, ka man ir pieslēgta viena lieta, par kuru es maksāju katru mēnesi vienu funkciju. Es maksāju katru mēnesi par to, bet es neizmantoju, vai ne? Es mēģināju atcelt, nesanāca. Un es piezvanīju Svetbank klienta atbalsta centram. Viņi tā, labdien, ka es varu palīdzēt. Un es saku, jūs varat atcelt to lietu, par ko es maksāju? Un godavārs viņi pateica, nē. Es nezinu, kā nē, jūs atbildat par manu naudu, ka es varu pateikt man nē. Un es nezinu, kāpēc viņi man sāk stāstīt par savām problēmām. Jā. Viņi saka, zini, kas, man ir vēl trakāk. Man ir vēl trakāk, es atstāju telefonu uz galdu uz pusstundu. Bērni paņem manu telefonu, leipaldēja tur spēles. Tagad ir katru mēnesi maksāja par kaut kādām spēlēm. Saku, jā, traki. Mēģināju tādu stāvu, viņi tā kā, jā, nepalīdz. Mēs runājam, vienā brīdī es domāju, nahujā mēs palīdz viņai. Es nezināju, ka klienta atbalsts nozīmē klienta atbalsts mūs. Tagad nekurā gadījumā nezvanīšu uz to pašnāvības palīdzības līniju, vai ne? Ja tā notiek, tu piezvan tās, es stāvu uz 9. stāva, es gribu lekt lejā, tur balss, jā, man vēl trakāk. Es jau vannā ar skuvekli. Un tu tāds, turies. Tas ir sarežģīti, jā. Bet var lūdzu aplaudēt, kas izmanto pašapkalpošanas kases? Pirmkārt, visi. Otrkārt, cilvēks pat priecīgs bija. Tāds, esmu šeit. Man ir oficiāla alga. Vai ne? Es nesaprotu. Visi to dara, es to daru. Kāpēc vienmēr ir rinda pie kasieres? Vai ne? Vienmēr. Jūs darat, es spēlēju spēli, kad es redzu to rindu, jūs darat tā. Es skatos un es atceros, kas tagad stāv pie kases. Un es domāju, es būšu ātrāk par tevi. Es skatos uz viņu, tā otra ļoti ātri, tā pim, visu nopīkstinē, samaksāja, eju, un viņš joprojām tur stāv. Un es seju, es domāju, ko lohi? Turpinam saņemt algu aploksnē. Jā, vai ne? Viņa var bļaut, viņa nopizdīja jau virsjāku. Divas, jā. Bet nesen aizgāja greizi, atkal skatos 5-6 cilvēki, es būšu ātrāk, es tā kā visu nopikstinu, un pēdējā prece, paņem pēdējo preci, nopikstinu, noliku, un tur tā kā svārs nav pareizi. Sauciet lūdzu kasieri, un visi tie 5 man tā kā, kas tagad ir loks?
Jo kamēr viņi visi neizgāja cauri, viņa nepienāca, vai ne? Es nezinu, priekš kam es arī pērku to pēdējo preci, to lubrikantu varēja nozagt. Jā, bet tā ir. Bet es nesen redzēju lietu, kur es neesmu redzējis nekād dzīvē vispār. Tas ir Bolt Food kurjers autobusā. Jā. Es redzēju, es domāju, tā varēja. Zini, tu pasūti un tu redz, viņš brauc ar mašīnu, vai ne? Var tur uzzīmēts mazais ritenis. Viņš ar riteni. Nekad neredzēju, ka tur mazais autobus zīmēts. Un tā paskaties, ar autobusu un ienāc Rigas satiksmēs, skatīties, kad būs mana pica, vai ne? Jā. Un ja kavējies, tā kontrole. Un mēs braucam, tā bija meitene ar lielo to zaļo mugursomu, Bolt Food, un mēs braucam, skatos uz viņu, viņa skatās uz manim, un vienā brīdī viņa sāk atvert to mugursomu. Un es domāju, nē. Viņa paņem kolu un padzerās. Un skatās man acīs. Es domāju, vienā brīdī viņa pateiks, tu gribi? Un tajā brīdī es sapratu kaut ko es nekad neesmu sapratis. Kāpēc, ka tu pasūti, vai ne? Bolt Food, pirms tu uztaisi pasūtījumu, viņi piedāvā tev atstāt dzeram naudu. Es visu laiku domāju, tas nav loģiski. Es pat pasūtījumu, es pat nezinu, kas ir kurjers. Es jau atstāju dzeram naudu. Tagad saprotu, kāpēc. Lai nedzer tavu kolu. Vai ne? Un mēs izkāpam ar viņu vienā pieturā. Es padomāju, īstenībā es varu piegādāt šito ēdienu. Man bija pa ceļam. Jūs zini, ka tagad ar Bolt Food var arī pasūtīt intīmu preces no Sexy Style? Jā, bļēt, zini! Man ir 18. izrāde. Neviens nezināja. Jā, super. Nē, Rīga ir Rīga, jā. Jā, super. Man īstenībā Sexy Style nemaksā par to, par reklāmu, bet jā. Bet es nesaprotu, kāpēc, jo tas ir rakstīts Bolt Food, un tur nav food, vai ne? Var, protams, ņemt mutē. Bet, jā. Es speciāli paskatījos, kas tur ir, ko var apēst. Tur ir viena prece, kur var apēst, tas ir ēdamās biksītes. Es vēl neesmu garšojis, jo es negribu saprast, ka man patīk. Zini, tikai pēc tam visu laiku pasūtīt. Un tas kurjeris domās, kas resnēm ar seks dzīvi? Katru piekdienu 4 ēdamās biksītes. Un es man vienkārši patīk, ka garšo ar krējumu. Man vienkārši patīk. Jā, esmu resns, ko darīt. Jūs vēl pieklājīga publika. Jā, jo vakar bija izrāde, es pateicu, esmu resns, un meitene pirmā diena tāda, Jā. Es zinu, man jānomet svars. Jā. Zinu, ka es sapratu, es nesen biju bārā, ienācu toaletē, un tur bija tas aparāts, pie sienas, pie kura tu pienāc, pieskaries ar roku, un tas izdod papīra dvieli. Lai jūs saprastu, es pat nepienāku klāt. Es gaidu taisnu, šitais Es tikai, come on. Agrāk cilvēki man lieka nomest svaru, tagad priekšmetī. Mēs arī priekš šitās tūres Komedi Latvija Instagramā uztaisīsim konkursu, vai ne? Uzraksti komentāros, cik sver Aleksandrs, dabūsi 2 bezmaksas biļetes. Man uztraukums, vai ne? Ko rakstīs? Un pirmā meitne raksta, cik viņš sver? Pamaz, es tā, jā! Tieši tā! Otrā raksta, viņa svars ir ideāls, es tikai, jā! Un trešā raksta, 160, tas ir dirst! 160! Esmu resns, esmu monstrs. Pēc tam bija otrs konkurss, kur es turu kaķi savu rokā. Uzviniet, cik svar kaķis. Viņi uzrakstīja, bļa, tāpat. Bet ir viena laba lieta tā, ka esmu resns. Tas, ka man ik pa laikam filmē reklāmā. Es, protams, nekad nespēlēju to smuko galveno varoni. Zini, ko es spēlēju? Galvenā varoņa labāko draugu. Sapratat, jā? Tas resnais lohs. Tas, kurš tu kā mēs šašluku ņēmam. Tā, kakas, resnums. Kas tur vēl bija? Bomži. Bet pāris gadus atpakaļ bija notikums, man zvan nepazīstams numurs.
Saka, labdien, mēs esam no reklāmas aģentūras, mēs gribam jūs nofilmēt jaunajā Volkswagen reklāmā. Honorārs ir 800 eiro. Es saku, super. Un pēc tam viņi saka, ir neliela nianse. Jūsu seju neredzēs kadrā. Un tas ir patiesi stāsts. Es saku, neredzēs kadrā, ko es taisu filmēt. Viņi pateica, mēs filmēsim jūsu pakaļu. Jūs zināt, ka šitais maksā 800? Šitā bulciņa 400, šitā vēl. Es arī nē. Viņi saka, vai jūs piekritat, Aleksandru? Vajadzēja atteikties, bet es tajā brīdī gribēju nopirkt jaunu telefonu. Būtu jocīgi zināt, ka es nopelnījos telefonu ar savu dibeni. Kā pa meitnim runā, zin, tā kā, viņi ir jauns iPhones, bet viņi nopelnīja ar savu dibenu. Es tā, jā, es arī. Es pateicu, jā. Viņi pateica, tādā gadījumā uztaisiet lūdzu 10 bildes ar jūsu pakaļu apakšveļā un atsūtiet mums, vai ne? Un klik, nolika klausuli. Es tā kā nav ko darīt. Es uzvilku visseksīgāko veļu. Jā, ēdamo. Jā, un krējumu vēl. Nē. To vienīga, kur nav tas caurums pa vidu. Jā, mēģinu uztaisīt bildes. Ļoti ātri sapratu, ka ir ļoti grūti nofečēt savu dibenu, ja tu esi viens pats. Pēc es piezvanīju draugam. Teicu, čau, nāc ciemos. Jā, viņš teica, priekš kam? Es teicu, pārsteigums. Viņš atnāca, es uztaisu mums kafijas, mēs dzeram kafiju. Saku, es gribu, lai tu uztais bildes priekš reklāmas. Viņš tā kā, jā, protams. Jā, es domāju, kā man jāpastāstā tā galvenā daļa. Varbūt vajadzēja rīkoties kā porno. Zini, netiešām izliet kafiju uz biksēm. Opā, vienīgas bikses! Tagad bikses netīras. Vilksim nost. Jā. Bet kāds izstāstīja, viņš reaģēja kā klasisks vīrietis. Viņš pateica, jā, davai. Bet ātri! Jā, uztaisīja bildes, aizgāja mājās. Mājās bija interesanta saruna, vai ne? Kur tu esi bijis? Pie Aleksandra. Ko jūs darījāt? Nav tavu darīšana. Aizsūtīja bildes reklāmas aģentūrai, man uzrakstīja liels paldies, tagad pārsūtīsim režisoram. Tā bija pirmā reize manā dzīvē, kad es kādam pārsūtu savas pusplikās bildes, man atpakaļ raksta paldies. Jā. Parasti man raksta, es tevi atradīšu. Jā. Un paiet mēnesis, nekādas ziņas no viņam nav. Es rakstu, hei, kas notiek ar to reklāmu? Un viņi saka, Aleksandra, diemžēl, mēs izvēlējamies citu cilvēku šitam projektam. Jūs sapratat, jā? Tas nozīmē, ka kaut kur Latvijā ir pakaļa, kur atņem darbu manai pakaļai. Un es godīgi gribu redzēt to dirsi. Jā. Un paiet vēl mēnesi, un es domāju, kāpēc es vispār domāju, ka viņi bija no reklāmas aģentūras? Viņi pat scenāriju nav atsūtījuši, vai ne? Kā parasti dara. Vienīgais, ka viņi uzrakstīja, ka atsūt savu dibenu, es tā kā tulīt. Jā. Un tagad man ir sačakarēts attiecības ar to draugu. Jā. Ja vienā brīdī viņš man uzraksta, Aleksandra, kur var redzēt to reklāmu? Es saku, nekur. Viņš tā reklāma eksistēja. Es saku, jā. Nāc ciemos. Viņš tāds, nē, vairs nenākšu ciemos. Jā, tā ir. Nezinu, katru reizi, kad es padzeru ūdeni, tur krāsa mainās. Es nezinu, kāpēc sakritība, ne? Jā, mēģinu braukt ar sabiedrisko vairāk. Man patīk. Nav tik slikti, vai ne? Vienīga problēma bomži, ja? Vai ne? Ar bomžiem es jūtos sabiedriskajā, ka es spēlēju Pokemon Go. Zini, ka piebrauc autobusu, tu ienāc, un tas, šitais bombžis man jau ir. Es domāju, varbūt nākamais sauklis Rīgas satiksmes. 16 bomži, atrod viņas visas. Un tu pildi, vai ne, aplikāciju. Jā, un skolnieki brauc, man ir bomžis. Uzrakstiet viņiem, ja ir sakari, man ir. Legit ideja, jā. Es nesen arī braucu, un tur bija tāds bombžis, karoči, un viņš tik bija smaka nepatikama, vai ne? Un es zvēru vienā brīdī, viņš saka, kurīt?
autobusā kurīt. Un es padomāju, smaka palika labāk. Jā. Un ienāk kontrole. 2 jaunās meitnes, es domāju, super, viņas dabūs viņu prom, vai ne? Bet viņam pieredzes nav. Viņas pienāk, viņi tā kā, labdien, vai jums ir biļete? Kas jau ir debils jautājums? Vai ne? Vai jums ir biļete? Un bombs tāds, nav! Un pagriez pret logu. It kā viņš apvainojās. Kā, kas pa jautājumiem? Bombs, man ir biļete vai nav? Kas pa jautājumiem? Un viņas tā, tad jūs zināt, kas jādara ārā lūdzu. Viņš turpina ignorēt. Un apstājas autobus pie Pietras, atverās durvis, kaut kas jādara. Viņas negrib viņam pieskarties, vai ne? Bet viņam ir tāds blociņš, vai ne? Un viņa tā ar blociņu tā kā. Zini, kā bērnībā ar kosiņu tu pārbaudīji, vai kaķis ir miris uz ielas? Tu tā. Cienītājs, ārā lūdzu. Un zini, kas notika? Viņas iznāca ārā, viņš aizbrauc tālāk. Es nezināju, ka bomžiem ir privilēģijas. Izrādās ir skolniekiem, pensionāriem, un ja tu 3 gadus neesi mazgājis. Viņam vispār, viņš nav samaksājis, brauc tālāk, viņi pat nosauc par cienītu. Vai ne? Jā, nesaprot. Bet jums nav tā, ka katru reizi, kad tu esi sabiedriskajā un tu esi bombzi, es katru reizi tā kā skatos uz viņu un domāju, kur tu brauc? Tajā rajonā tu arī nav īpašums. Vai ne? Es domāju, ka tu esi bombis, tu vari vairs nekur nebraukt, neko nedarīt. Jā. Vispār, man prieks, es neesmu pirmo reizi šeit uzstājies ģitā, man ļoti patīk šī tā skatuve vispār. Un ļoti patīk, jo ne visas uzstāšanas reizes ir krūtas, vai baudāmās, vai ne? Es jums izstāstīšu par pāris tādiem. Es uzstājos privātā pasākumā kopā ar striptīz dejotāju. Tas nebija vienlaicīgi. Jā, nebija tā, ka es stāstīju par Andiņam, viņa fonā ar pupiem. Nē, kā notika, viņa dejoja plika pusstundu, un pēc tam es uzstājos vēl pusstundu ar stand-up, vai ne? Un ļoti smuka meitene, un es runāju ar viņu pēc. Es saku, Klau, cik tev samaksāja par šito? Es domāju, tad liels cipars, vai ne? Viņa man pateica, cik viņi samaksāja, un izrādās, ka man samaksāja 4 reizes vairāk. Jā. Zināt, cik patīkami ir saprast, ka tu esi vērts vairāk nekā pupi? Jā. Jo pupi ir universāli mīļotā lieta. Atšķirība no manis, vai ne? Daudz vairāk cilvēki grib redzēt kailās krūtis, nevis mani. Un man samaksāja, ka pa 8 pupiem. Un visi 8 man ir, jūs redzat. Es tiešām nesaprotu, jo joks var nepatikt, vai ne? Joks var nepatikt. Kailās krūtis nekad nebūs tā, ka nepatiks, vai ne? Meitene pacels kreklu, un tu tāds, var lūdzu, apatkaļ. Man nepatīk. Man viena paziņa pateica, Aleksandra, tu telo, ka tu nesaproti, kāpēc viņai samaksāja mazāk. Viņai samaksāja mazāk, jo šitajā valstī sievietes dabūja algu mazāk nekā vīrieši. Un pirmkārt tā ir, otrkārt tas ir briesmīgi, bet man ir sajūta, ka ne šitajā gadījumā, vai ne? Jo tomēr mēs darījām 2 pilnīgi dažādas lietas. Lai tas salīdzinājums būtu korekts, man vajag sākt dejot, izdzerties un paskatīsimies, cik man samaksās. Es domāju, man būs jāpiemaksā sots. Vai otrādi, vai ne? Lai viņa uzraksta stand-upu, kā es, un uzstājās. Es tādu paskatītos no striptīzes dejotais stand-upu, vai ne? Viņi tā kā, jums bija tā, ka tu dejo striptīzi, tev apenēs bāžu banknotes, tu paskatījies bļāviens no monopolas. Jā. Bet man ir viena teorija, kāpēc viņi samaksāja mazāk, man vairāk, tāpēc, ka es uzstājos uzreiz pēc viņas. Jā. Jūs bijat pasākumā, kur tu iznāc uz skatuves un zālē sēž 40 vīrieši ar stojakiem? Jā. Un tu saki, kas brauc ar taksi? Viņi tā kā mums pohuj. Mums var lūdzu meiteni atpakaļ. Mēs, ko tu runā. Jā. Bet jūs jums izstāstīšu par sliktāko uzstāšanu savā dzīvē. Man šitā jau ir 3. izrāde. 3. izrāde, es viņu pirmo reizi redzu. Jā, es saprotu, bet 3. Un 3 gadus atpakaļ man pirmizrāde bija Rīgā, man pirmā, un es ļoti uztraucos, vai ne, dabiski. Un pie maniem pienāk meitene, kur tirgo biļetes, viņa saka, tikko pēdējais cilvēks nopirks biļeti, uzreiz eju uz skatuvi un sāk uzstāties, jo uzreiz pēc tevīm mums būs vēl viena izrāde.
Es saku, es neesmu pret tā izdarīt, vienkārši kā es zināšu, ka cilvēki nopirka biļetes, es esmu backstage, es neiešu tur skatīties. Viņi teica, jā, ok, iedod man telefonu numuru, tikko es pārdošu pēdējo biļeti, es tev zvanīšu, un tikko es piezvanīšu, uzreiz skrienu skatuvi. Es saku, ok. Man dubult uztraukums tagad, vai ne? Dubult uztraukums. Es gaidu viņu zvanu 5 minūtes, 10, 15, 20. Pēkšņi, es jau trīcu, pēkšņi zvanu nepazīstams numurs. Pacel tur sieviešu balss. Es tikai, jā, tur Aleksandrs Guzenko. Es saku, jā, un tur tā kā, tas zvana jūsu kaiminiene no 3. stāva. Es saku, ko? Es pat nepazīstu viņu. Es saku, ko? Viņa tā kā es zvanu sakarā, jo jūsu dzīvoklī pārplisa truba. Un jūs pilnīgi nopludinājat visu musējo stāvu. Es saku, tā nevar būt, jo es dzīvoju 5. stāvā, jūs sakat, jūs dzīvojat 3. Viņa tā kā, nē, jūs jau nopludinājat visu 4. Un tagad no 4. 3. Uzreiz, tūlīt brauciet šeit, izlabojiet situāciju. Es saku, es nevaru braukt, esmu komiķis, man ir jāuzstājās. Viņa tā kā, jūs jokojat? Atverās durvis, ieskrien tā sieviete ar biļetēm, bļauj uz manīm, tā kā, tu neceļ klausulis, es tev zvanu, tev aizņems, davai, skrien uz skatuvi. Telefonā uz manīm bļauj cita sieviete. Brauc šeit, izlabo šito situāciju, davai. Un es nezinu, ko darīt, vai ne? Un es izvēlējos uzstāties, jo tomēr cilvēki ir atnākuši, nopirka biļetes. Tā bija sliktākā uzstāšana manā dzīvē. Jā, jo veselu stundu es tēloju, ka esmu pozitīvs tāds. Galvā man bija, dirsās. Es vēl uzstājos, man sāk vibrēt kāja, ka telefons, tas jau zvan no 2. stāva. Atkal vibrē, tas jau no 1. Atkal vibrē, tas jau žurkas no pagrabā. Es jau redzu virsrakstus, kā privātā dzīvē. Kā komiķis izrādas laikā, lai ūdenī. Un tagad es nezinu, es padzeršos, vai nomienīsies krāsa aiz manas muguras. Upsi, kas notiek? Tā, man ir jautājums, kurš, es zinu, neviens neatbildēs. Ja jūs esat tādi meli, ka neviens pat Tinderi pat nav pateicis, šitais toši nebūs. Var lūdzu aplaudēt cilvēki, kas masturbē? Pirmkārt par ātru. Un pārāk priecīgi. Te cilvēki, kur uzzināja, ka Boltfoodā seksy style var pasūtīt. Bet prieks, paldies Rīga, super. Es vakar uzstājos un viens cilvēks pateica ļoti nopietni. Saku, aplaudiet, kas masturbē? Viņš pateica, tagad? Ja jūs masturbējat tagad, skatoties šito izrādu, tad liels paldies jums. No visas sirds. Tiešām. Kas skatās porno, aplaudiet lūdzu? Viss loģiski, tie paši cilvēki, vai ne? Jo parasti kā notiek, neviens neatzinās, ka viņš masturbē, un atzinās 2 cilvēki, ka viņi skatās porno. Es skatīju tā, un nemasturbē, vienkārši skaties. Kad ēdu brokastis, man patīk. Jā. Bet ot jums jautājums. Ir tāda, porno ir tāda kategorija MILF. Kā jūs domājat, kāds vecums ir MILF tam cilvēkiem? Cik, kāds? 40, vai ne? Kāpēc meitene atbild? bet tieši tā. Es vienkārši strīdējos ar savu draugu, kurš ir loks. Es saku, tas ir 40 gadi. Viņš tā kā, nav obligāti. Varbūt jaunāks. Es saku, ko? Viņš saka, MILF nozīmē Mother I'd like to fuck. Tas nozīmē, ka, ja viņa dzemdē, viņa ir MILF. Es saku, tiešām, tu skaties raidījumu stāvokli 16 gados, domā, kādas MILFas? Viņš tā kā, varbūt. Es nedomāju, ka kāds googlē MILF un domāja, kur tās seksīgie tīņi, vai ne? Vispār, kā viņš skatās porno, vai ne? Viņš ieslēdz tur, ienāk sieviete 40+. Viņš tā, interesanti, vai viņai ir bērni? Viņa novilk kraklu, viņš tā kā ķēzergrieziens. Ir, vai ne? Nē, tas ir apendicīts. Jā. Es pats nekad neskatos porno. Nē, Visu zinat, neko nevar noslēpt no jums. Bet man tajā sakarā besīja Google Search. Google Search ir liekulis. Jo tas mēģina tev palīdzēt, vai ne, un uzminēt, ko tu gribi. Tu vienu burtu raksti, viņš uzreiz iedod tev piedāvājums. Tu raksti B, viņš tā bārs. Tu saki, jā,
Paldies. Bet katru reizi, kad es meklēju porno, Google search telo, ka viņš nezin, pa ko iet runa. Vai ne? Tur raksti viņš tā policija. Es tā viņš tā Portugāla. Es saku, fuck, porno. Viņš tā, Aleksandra, tādas lietas nav. Pornhub, viņš tā nav. Tas jau niknspornhub.com. Viņš tā, nu labi, davai. Es taču piedaros, Aleks, davai, droši, mierīgi. Ja, bet, zini, ir tās rums bumbu, tas banānu rums, man ļoti patīk. Es vienreiz iegooglēju bumbu, un pirmo, ko viņš man izdeva, kā uztaisīt bumbu mājās apstākļos. Tā, bļeķi! Tas ir sliktāk par porno. Šito tu neslēp. Jā. Bet Pornhubs, viņš ir vispopulārākais pornsaits pasaulē, un viņi ļoti rūpēs par dabu. Viņi nesen uztaisīja tādu lietu, viņi izlaida tādu aproci uz rokas, kura krāja enerģiju. Un kā tas strādā? Karoči, tu skaties porno, dari savas lietas, ir tās kustības, vai ne? Un enerģija no tām kustībām krājās aprocē. Wow, ne? Ārprāts. Jā. Bet tas ir... Var uzlādēt telefonu, piemēram. Amazing, ne? Piemēram, es esat bārā, izlādējis telefons, pienācis pie bāra, viņa saka, Klau, vai ir lādētais iPhone? Viņš saka, diemžēl nav. Saka, ok, nav problēma, kur tolet? Man mamma gaida zvanu. Zini, cik žēl, ka es nebiju tīņa gados, kad izdomāju to lietu? Zini, cik ļoti es varu izpalīdzēt dabai? Jā. Ir tā lieta zemes stunda. Man būtu zemes nedēļa. Ne, man fascinē. Izlādējies, tu masturbē, viņš sāk strādāt, un tu vari turpināt skatīties porno un vēl masturbēt. Zini, saka, joprojām nav izdomāts mūžīgais dzinējs. Re! Ar 5 pirkstiem enerģiju viss ir Rīga, jā. Ok, tas man ir viss, paldies!